Ir. Vau, kas par zandartu. Labs. Šitas ir labs. Šitas ir labs. Jā! Heisā hopsā, skatītāji. Īsāk sakot, ir baigs slidenais, ļoti slīd. Lai nenoliktos uz mutes, ir šādi dzelkšņi. Viņi ir ļoti labi. Ieliec kastītē un tādos gadījumos var lietot. Ja tīpaši ir tikai viens pāris uz diviem, tad izmanto vienu un vienu. Viens vienam, otram. Neliela pamācība, kā viņu uzvilkt. Tātad, kas jādara? Tad uzliet kāju tā. Un tad mēģinām uzspiet. Volā! No šitiem nenokritīs. Varbūt. Varbūt. Spēju visu. Nu tad aidā. Ledus labs. Arī tā sāc sopēt. Fiksi noķer zandartu. Jā. Jo vien tas tā ātri strādā. Iesim, apgūsim jaunas vietas. Šeit kaut kur ņēma tie zandarti. Bet pēc idejas vienkārši ies vienā līnijā un meklēs. Cerams, ka kaut ko arī noķers. Tādi jau manīs. Jo dažreiz ir arī labi atbraukt un vienkārši iepazīt ūdens tilpni. Jo pēc tam jau nākotnē viegli atbrauc uz zināmām vietām, izej pa visām vietām. Ir, nav. Ķerās, neķerās. Tā kā nav jau tik sūdīgi, arī ja neķerās. Paborēsies, arī te jau copē. Parasti sāk uzreiz kādas 2 līnijas, pamīšus, un tad var gan dziļumu uzzināt, gan arī zivis ir apakšā. Un tur, kur zivis ir, tur palielina āliņu skaitu vai rajonu. Arī man uzdāvināja šādu Somijā ražotu vizuli, kas ir paredzēts speciāli zandartiem. Ļoti populāri. Viņi ķer ar šādiem tiem vizuļiem. Nu, paprovēsim, vai var kaut ko noķert. Baigi vieglais. Tad jau redzēs. Ir. Bija! Sātana! Bija! Tā ir. Tur, kur ir apakšā, tur sit. Tas jau vairs neņems. Bija cope uz jauno aritas vizuli. Tas jau ir pozitīvi. Vismaz copi redzēja. Dīperi uzreiz uzzīmēja, un viņš cēlās pakaļ. Līdz ar ko, jā. Bija tāds kluk, un vairs nav. Būtu bijis labs. Bet pārsvarā, ja ir apakšā zandarts, viņš uzreiz sit. Te kaut kas izrādīja interesi un aizpeldēja.
Varbūt mazāks asarītis vai mazāks zandarts. Ej un sazini. Nu, kaut kas ir apakšā. Ceļās. Nu, sit. Un atkal nogāja lejā. Jāpaprovē triks. Kā uzrāja augšā. Un tad nolaiž pie grunts. Nu vai tad nesitīsi? Un kaut kur tepat viņš staigā. Tās laikam ir zandarts. Tikai kā lai viņi iekārdina. Oho! Mega asars, jau šits ir ņemts. Jā? Parādi. Šeit tas ir grābts asarītis. Arī te noķēra. Nikns. Jāliek, laikam būs uz dzīvo. Rekāds nikns asarītis. Šeit ir tās ņemšanas pēdas. Kāds gribēja apēst mazu asarīti. Kaut kā interesanti. Kaut kas ceļas līdz, bet neņem. Laikam tie ir asari. Pagaidām pa tukšo. Nē, arī tie ir divi asarīši. Uzliku uz līdeku. Pie krasta. Varbūt, ka nostrādās. Tā jau ir pirmais sitiens, tas bija labs. Nodavāju zandartu. To arī tas lielo zandartu vajag. Kurš pārāva visu un aizgāja ar labo vizuālu sezonas sākumā jau. Nu? Tā kā tajā video tam čalam visu laiku cēlās pakaļ. Šis tik maina makšķerīts, nekas nesit. Un nekas nesit. Šits jau arī nav ņēmējs. Tās zandars. Tur, kur viņi ir, tur viņi riktīgi sit. Nu. Labi, iešu pameklēšu. Varbūt kaut kur asari būs. Tas arī staigā. Arī te ķēra zandartu, bet noķēra milzu plici. Tas jau breksis. Es domāju, ka es par milzu zandartu apakšā, kas negrib ņemt. Nu, paņem rokā, ar abām rokām. Aiz galvas vienu. Tas jau ir labs. Bez iebarošanas.
Vau, kas par zandartu. Gandrīz kā. Gandrīz kā zandarts. Kādas sajūtas? Ļoti labi. Tavs rekorda zandarts? Jā. Nē, nevis zandarts, bet breksis. Zandarts, jā, jaunā veidolā. Tā gadās. Nu skaisti, skaisti. Tavs lielākais brekša zandarts. Kāpēc viņš neņēma? Un kāpēc viņš neņēma uz blitku? Nevar saprast. Kamēr arī te ķer brekšus, es domāju, jānoķer kaut kas, ko man uzlikt uz dzīvo. Jā, nu raudiņi droši vien būtu labāk. Līdekai vai zandartam. Es zinu, jā, arī te sāk baigi ķerties, tev baigi labi. Savādāk jau viņa bija baigi sagrusi. Saskumusi, ka neķerās. Bet, nu, tādu breksi noķer bez barošanas. Skaisti. Kaut kas jau te arī ir apakšā. Kaut kas ir apakšā. Nāk māsiņš ārā plicītis. Es jums saku, pliči. Viņi noķēra šitādu pašu, tikai 10 reizes lielāku. Tas jau uz kaut kādiem 400 gramiem 500. Kā tur ir? Var plici likt uz dzīvo. Labāk ņem uz zandartu. Ierakst komentārā, kā ir ar to pliču likšanu uz dzīvo. Vo, šitādi izmēra plici jau es varētu uzlikt. Varētu uzlikt. Galvenais, ka visu barību jau iztērēja iebarošanai. Tā jau varētu arī vietu iebarot, gan jau, ka ja ir viens lielais, tad jau vēl kāds būs. Un redz, te viņi ir masveida apakšā. Vai. Vēl mazāks? Jā, šitāds. Nu, ko saka, šitāds jāliek uz āķi? Jā, jāuzliek. Šitāds uzliksim uz āķi. Nomainīsim. Tas ir diezgan liels. Tepat blakus es uzliku. No šāda asarīšu, ko arī iepriekš noķēra, uzliksim šo te plici. Pēc idejas jau, ja jau viņi te tuvumā barojās tie pliči, tad arī zandartam vajadzētu būt tuvumā. No manas tādas domas tādas. Es īsti nezinu. Tad jau redzēsim, nu nesakas. Jūs redzat, ko es noķēru? Uz arī tas jaunās blitkas. Tas taču ir mega zandarts. Skaisti. Uzreiz. Uzreiz sanāca. Šis ir labs. Jā, un paņēma arī kārtīgi. Nu, šis jau ir skaists zandarts. Tādu jau var ķert. Un tas tur arī tā. Jā, šis ir labs. Šis ir labs.
Jāpaskatās, kas tur ir, kas bļitkai seko līdzi zandartu, bet neņem. Un mormiškai arī tagad seko līdzi, bet neņem. Un kas tie tādi kaut kādi mazie pipariņi. Jāpadauz pa grunti. Jāiet meklēt, kur ir kādi zandarti. Tur, kur viņi ir, tur viņi uzreiz sit. Un tagad pat šits ir pat ar mormišku negrib ņemt. Nu, tas ir vispār izsmīt. Re! Vēl viens zandarts. Oi. Labi uzknāba. Skaisti, riktīgi ierīs. Garšo viņam šits vizulis. Garšo. Lai labāk ķertos uz apakšējā trīsžabura, es uzliku odu kāpurus. Jāuzliek slepenie tārpi. Tās zandartam patīk. Labs. Šītas ir labs. Šītas ir labs. Jā! Ot tas ir zandarts. Skaisti. Jūs paskatieties. Ārdās man te tas zandarts. Traks zandarts. Stabils mērs. Šīs bija labs. Uzreiz knāba. Viņi te ir un ņem. Jūs paskatieties uz zandartu. Vai cik nērti paņemt. Tieši arī tā atnāca. Ko domā? Arī te ķer brekšus. Tev jānāk uz šejieni. Būs zandarti. Paskatieties, kāds skaistulis. Gan jau, ka ņems arī uz citu. Tikmēr arī ir saķērusi. Viņi jau saka, ka sūdz. Bet nu paskatieties. Jā, breksis. Nu arī kā tev šīs dienas cope? To nevar dzirdēt droši. Kāds ope? Normāli. Kaut ko jau esam noķēruši, kaut ko atlaiduši. Tur, kur ir zandarts apakšā, tur viņš uzreiz ņem. Bet šodienas lielākā vērtība ir tā, ka atzīmēšu jaunās zandartu copes vietas. Un tur, kur viņš ir, tur viņš arī būs arī citreiz. Tas ir ieguvums. Ejam apskatīties mūsu šīs dienas lomu. Tātad šādi 3 zandarti. Mana mūža lielākie zandarti.
visvairāk arī. Jauns rekords, arī tas rekordpliči. Nu skaisti. Skaists loms. Tā kā jā. Paldies visiem jaunajiem Ahven kombo abonētājiem par to, ka esam sasnieguši jau 100 abonētājus. Es vēlos izspēlēt konkursu, kurā ir iespēja laimēt šo izcilo Somijā ražoto zandartu komplektu. Kas tev ir jādara? Tev ir obligāti jāabonē mūsu kanāls, jāuzspiež īkšķītis un jāieraksta komentārā, ko tu vēlētos redzēt šajā kanālā, vai arī kādu lielāko dzīvi esi noķēris. Izloze notiks 24. martā. Esi aktīvs un piedalies! Tā arī te pūš, jā. Ja patīk, kā mēs copējam, abonē mūsu kanālu un ieliec īkšķītī. Neatsakas! Čau, līdz nākošai reizei! Un ķerēt zandartus. Šito ledīsim vaļā. Ko? Jā. Laižam vaļā. Nav ko mums te tik maziņu zandartu. Aizpeldēs? Gan jau aizpeldēs. Jā, rekā aizpeld zandartiņš. Skaisti. Nu, laid savus brīnums arī vaļā. Brīnums 1 un arī tas milzu brīnums. Tas ir milzīgi, jā. Aizpeldēja. Viņam vienkārši bļuk nogriba, tur jau nevis pat jā.